Labvakar, dāmas un kungi. Tas stāsts nav garš, pavisam īss. Kā jau klātesošie droši vien zina, es daudzus gadus esmu veltījis ne tikai velospēdu vēstures izpētē, bet arī Saulkrastu pilsētas un Saulkrastu ciema vēstures izpētē. Un tādā laikā, kad es ar to nodarbojos intensīvi, tas bija 80. gadi, es ieviesu tādu žurnālu, kurā es ierakstīju katru reizi, kā es apmeklēju kādu no Saulkrastu vecajiem iedzīvotājiem, saulkrastiešiem, ierakstīju datumu un ko es esmu iegūst no šī cilvēka, teiksim, kontaktēties ar viņu. Un tas žurnāls man ir saglabājies, un šodien, braucot šurp, es viņu paņēmu rokās un atšķīru vaļā un konstatēju, ka 1987. gada 23. jūlijā es biju pie Arņa Treimaņa, kurš ir Līgas pilsētnieces tēvs, būtu jūs zinat, ja? Viņš, protams, ir aizsaulē jau, ir daudz gadi pagājuši. Un mēs ar viņu runājām par Saulkrastu vēsturi, un tad viņš pēkšņi atcerējās, kad viņam glabājās kaut kur nolikts kaut kāda karte veca. Un viņš esot to karti atradis Bīriņu pagastmājā, Bīriņos, kad esot remontējis krāsni, jo tur esot bijis liels remonts tanī pagastmājas telpā, un tā karte esot bijusi ar naglām piesista pie sienas, zem tapetēm apakšā. Un viņš saka, man tur viss bija jāplēš nost, un es to kartu noplēsu un skatos, izskatās tā kā Saulkrasta, tur Pēterup virsū kaut kas tāds, bet nevienu uzrakstu tur nebija. Viņš saka, es viņu sarulēju un atvedu mājās, un man viņa tā tur stāv. Un viņš man atveda to karti, atnesa to karti, un es viņu mēģināju atrulēt, viņa bija tāda cieta palikusi, un es ieraudzīju, ka tā tiešām ir Saulkrasta karti. Pie tam interesanti, kad viņa bija tādā akvareļu, manuprāt, akvareļu tehnikā izpildīta, kā mākslas darbs pilnīgi. Un tā Arnis man to karti atdeva. Es viņu atbraucu mājās, mēģināju atrulēt un sapratu, ka daudz viņu tā bakstīt nedrīkst, jo viņi bija diezgan bēdīgā stāvoklī. Es mēģināju dažas fotogrāfijas uztaisīt no tās kartes, kuras tika arī izmantotas šī grāmatā Saulkrastu vēstures. Tālūk. Un tad, kad man vienmēr bijusi doma, ka tai kartē vajadzētu būt kaut kur eksponētai Saulkrastos vai muzejā vai kādā izstādē, bet tas laiks gāja uz priekšu un nekas tāds nenotika šeit Saulkrastos, un tas muzejs arī, diemžēl, netika veidots. Un tad mēs satikāmies ar Ilvu, un es sapratu, ka to karti vajadzētu restaurēt. Un sakarā ar Neibādas šo lielo jubileju, jāredz cilvēkiem tā karta ir. Tas ir tas stāsts par to karti. Par to, kādā stāvoklī un kas ar viņu notika tālāk, varbūt tad jums arī izstāstīs restaurātori vairāk, bet tas ir stāsts par to, kā viņi nokļuva pie manis. Paldies! Divus vārdus par sevi. Es esmu grafikas restaurātore, vecmeistara. Un es esmu praktiski visu savu apzinīgo darbu mūžu nostrādājis Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, kurš arī šogad, tāpat kā Neibādas kurorts, svin savu gada dienu, tikai 250. Jāsaka, ka Ilva man uzrunāja kaut kad aprīlis, man liekas, tas bija, un Neibādas jubileja jau bija tuvu. Un laiks arī nebija tik liels, un tad mēs satikāmies, es paskatījos, ruļļi tiešām bija ļoti cieti, koksnaini. Paskatījos, ka viņi ir līmēti uz auduma, bet papīrs bija par laimi diezgan biezs pats, uz kura bija tapusi karte. Un akvareļu tehnikā viņš bija izpildīts darbs. Tas līdz ar to krietni sarežģīja šo situāciju. Jo mehāniski es viņu nevarēju tā atritināt visu vaļā. Viņa bija zināmā mērā jāmīkstina, tādēļ, ka bija sakaltos gan līme, bet ļoti pārkalts bija papīrs un bija arī audums ļoti sažuvis. Un tas pīrāgs kopā bija jāpadara valks un mīksts, bet ne slapšs. Un līdz ar to bija liela problēma, jo vajadzēja mitrināt viņu attālināt, respektīvi radīt tādu miglas mākonīti un pamazām ritināt vaļā to visu. Stāstot ir ļoti īss brītiņš, bet darbā tas bija diezgan gari,
jo tas bija tā pa centimetriem vajadzēja ritināt to visu vaļā. Tad, kad bija atritināts, tad es nofiksēju, lai viņš ir daudz maz taisnā stāvoklī, jo materiālam ir tendence mudīgi ieņemt atpakaļ to stāvokli, kādā viņš bija. Tad es tā viegli presēju, lai dabūtu viņu daudz maz līdzenu, un tad varēju ķerties klāt pie tīrīšanas. Tur bija dažādi veidi uzslāņojumi, gan bija putekļi, netīrumi, švīkas, tur bija dažs labs mušu traips, un bija arī dzels straipi. Dzels rūsas traipi, jo, kā jau pirms manis dāvinātājs teica, kad ar naglām bija piesists, piedavām bija trīs dažādi caurumu veidi. Bija tāds liels, vidējs un maziņš, tādi izdūrumi bija arī. Un viena no kartēm bija līdz gan vairāk pat kā pusē plīsusi. Viņa bija vertikāls liels plīsums, un tur viņš bija ar līmlentu salīmēts no otras puses. Tā kā tas viss bija jānoņem, visi netīrumi, visi uzlīmējumi un pārsvarā arī rūksas straipi. Par cik es atstāju uz oriģinālā auduma pašu karti, neņēmu viņu nost, jo tas ļoti sarežģītu situāciju, tādēļ, ka ir krāsains arī darbs. Tad man maksimāli vajadzēja noņemt rūsu, jo rūsa sēra ne tikai citus materiālus, bet arī papīru. Un es viņu nevarēju apstrādāt ar nekādu ķīmiju, jo jebkura ķīmija, kur es pielietoju, pēc tam ir vai jādabū ārā skalojot, vai kādu citādi neutralizējot. Bet šeit ir jāapstrādā ar skābēm, un skābes var tikai skalojot, ko savukārt nepieļauj pats darbs. Tā kā tas bija pārsvarā mehāniska tīrīšana. Tad bija arī līmēšana, izdūrumu aizaudzēšana. Ir tāds paņēmiens, kad veido no papīra plūksnām masu un ar to aizaudzē lielākus un mazākus caurumus. Aizaudzē visus, kas ir. Un tad bija arī jāsalīmē plīsums, viņš jāpiefiksē. Papīrs diezgan pabiesis, kuram akvarelis ir izmantots. Un tur nācās arī pildvielu likt arī no attēla puses. Tad, kad bija sapildīti visi zudumi, tad es tonēju ar akvareļu krāsām, tonēju arī ar pasteļkrītiņiem, kas bija stiprināti ar līmi. Līmēts ir ar restaurātoru līmi, tā ir atsevišķa sadaļa, par ko ir jāstāsta. Un tad darbs tika presēts, bet arī par cik ir audums un ir līpviela pa vidu, un darbs nav pakļauts vispārējai mitrējai apstrādei, tad arī ļoti ierobežotas bija presēšanas iespējas. Tādēļ, ja papīru mitrina, tad papīrs, kas ir vecs, kas jau ir savu mūžu, tā saka, stipri kalpojis, viņš radīt var notekējumu traipus celtenus. Līdz ar to arī šis process bija ļoti tāds attālināts un nosacīts. Tādēļ varbūt tie darbi nav tik ideāli gludi un taisni. Un tāpēc presēšanas uz jubileju darbi tika atgriezti Saulkrasta muzejam, lai tie būtu skatāmi. Paldies! Tālāk pārņemšu stafetes ar šo te stāstu. Ne jau velti šis te gabaliņš no kartes esmu izvēlējusies tieši šo, lai pastāstītu, kā tad karte kopā ar atmiņām spēja pastāstīt par teritorijas attīstību. Un tas ir saistīts ar Reiņa Kaudzītes māju, ko viņš iegādājās no Vīriņa mūžas 1913. gadā. Un jau 1914. faktiski, turpinādams tur dzīvot, pārdeva to savai dzīves draudzenei Karlīnai Damrozei. Un Karlīna arī ir dalījusies atmiņās par šo te mājas pirkšanu.
Un tad sekoja tādi nesaprotams tāds stāsts, jo tajā brīdī man vienkārši nebija pieejama tik smalka karte, ja? Ko es varēju no Melina Atlanta, neko daudz. Un tā tad es lasu nedaudz no viņas atmiņām. Aizējam uz muižas pārvaldnieku. Es paņemu savu vecmātes diplomu, apskata, pieņem mani un tūlīt iesniegšot Rīgā notāram, lai pāraksta māju uz manu vārdu. Tad pavasarā atbraucam Rīgā, es samaksāju pie notāra Rēņam par māju, cik viņš prasīja, man bija māja nopirkta. Šos te apstākļus mēs, protams, nezinām, cik un kā, bet, lai gan no dokumentus varētu vēl pacelt augšā, uz Līkupām tātad Rēnis pasūtīja ēdienu veikalā, labas pusdienas, ēdām priecīgi, man bija jāsamaksā. Braucām mājās, runādam par mājas darbiem. Liela gudrošana, kā mēs savu istabu varētu iekārtot, lai nebūtu caur ķēti jāsteigā, izgudrojām to. Kūtiņa un malkas šķūnis nāk ceļam taisni uz iebrauktā ceļa, jo rudenī jau tika teikts, ka tur ceļa nebūs, citur arī vietas nav. Bet otrs mājas cilvēki visi dusmīgi. Reinis saka, vēlas, ja ceļš te garām iet, es to māju nebūtu pircis. Jums nav tādas tā kā paralēlas ar mūsdienām? Tātad, jā, lūk, ejam uz muižas pārvaldnieku runāt par ceļu. Viņš saka, ka ceļš, kas iet no doktora mājas, esot tikai tai mājai, ko mēs pirkuši. Reinis ieminas, kungi, jūs to ceļu vietu viņam dārgi nerēķināsiet, Nāburgs labs cilvēks. Muižas pārvaldnieks palika dusmīgs, mums gar to ceļu nesot nekādu darīšanu. Arājam mūsu kaimiņam sen ceļš ierādīts uz baznīcas pusi. Man liekas, ka situācija diezgan pazīstama arī mūsdienās, jā, bet es šo rēbus nevarēju atrisināt. Skolas iela tagad iet mājai pa otru pusi, kas tad tur ir noticis. Un tieši saņemot šo karti, es sapratu, kā tas ir noticis. Tā, man laikam lāzerīts, nav, ja ir. Tā, ja nē, rādīšu roku. Tā, jā, tātad. Tātad doktora māja. Pēc tam es izlasīšu vēlreiz šo mazo gabaliņu. Tā ir doktora māja, tā ir Pēterupas baznīca. Un te ir Reņa Kaudzītes māja. Interesanti, ka gar baznīcu iet grāvis, ja, joprojām iet. Tāda kā upīte, jūs zināt, te skola, ja. Un tad viņš turpinās. Un tas tagad saprotams, kāpēc Pļaviņā visu laiku ir šausmīgi mitrs, ja, jo grāvi tur vairs nav, tur aizbērts, protams, ir aka. Lūk, un šeit ir tas ceļš, ko Karlīna saka, ka ceļš nebūs. Pašlaik te tātad skolas ieliet, ja? Un te ceļa vairs nav. Tātad muižas pārvaldniekam taisnība. Ja? Un kā tad sanāk? Tātad Reinim ir ierādīts ceļš uz doktora māju, un viņa kaimiņam, ja, ir ierādīts uz baznīcas pusi. Ja? Un tā arī viņa uzcēla. Tur tiešām šeit ir tas vasarnīcas namiņš, kas šajā kartē vēl nav uzzīmēts. Ja, tātad šī karta ir pirms 1913. gada, ja, veidot, visticamāk, ka 1903. Un tātad šīs ēkas viņi uzceļ uz šī ceļa, ja, kura tagad vairs nav. Tur patiešām ir šķūnīts. Un tātad izlasu vēlreiz, ja. Kūtiņa un malkas šķūnis nāk ceļam taisni uz iebrauktā ceļa, jo rudenī jau tika teikts, ka tur ceļa nebūs. Citur vietas arī nav. Bet otras mājas cilvēki visi dusmīgi. Tātad viņi arī nezināja par to situāciju vēl. Ejam uz muižas pārvaldnieku runāt par ceļu, un viņš saka, ka ceļš, kas no doktora mājas, ja, iet, ka tas esot tikai tai mājai, ko mēs pirkuši. Un mūsu kaimiņam Arājam ceļš sen ierādīts uz baznīcas pusi. Tā kartas var pastāstīt par to, ja, te es vēl padzīšu uz priekšu, ja. Tātad Reņa Kaudzītes māja, te tagad atrodas namiņš, ja, kur joprojām
mēs uzņemam ekskursantus, ja? Un tātad šeit uz ceļa ir atļauts viņam būvēt, lai viņš varētu pēc tam, tā teikt, piekļūt ārpasaulē, ja? Gar dakteru māju, un te tātad ceļš uz baznīcas pusi, ja? Tāds stāstiņš šīs. Tā kā tiešām paldies Jānim, paldies Ramonai,